jautājums, vai ir tāda cerība, ka Latvijā atjaunos vēlētājiem tiesības atsaukt deputātus? Jo skatoties, kā Saeimā deputāti uzvedās, ļoti prasās. Un tas ir, zināmā mērā, tā ir arī atbilde par to, kādēļ vēlētāji neaktīvi. Es domāju, ka tas pieder pie kaut kādu ļoti rūpīgi pārdomājumu konstitucionālajām grozījumiem. Tie ir satversmes grozījumi. Kādreiz nebija tāds tiesības? Kāpēc? Man liekas, ka bija. Latvijā nav nekad bijis. Nav bijis, tāpēc jau Ulmans patriots parunā. Gatavojies ieviest. Bet es domāju, ka jo redziet, šie milzīgi, it kā mazā izmaiņa, viņa izmaiņas sistēmu, un tur ir jāpārdomā viss tas negatīvais, ko tas var nest. Saprotiet, jo var atsaukt nevis tikai cik daudz ievēlē un cik daudz drīkst atsaukt, piemēram. Noteikti nosacījumi, jā, cik tur 1000 parakstus vajag, lai to izdarītu. Jo tā tomēr ir tā tomēr ir proporcionāla sistēma, tā nav mažoritāra sistēma. Es pilnīgi piekrītu, ka būtu vērts, un pie prezidenta ir izveidot ļoti kompetentu konstitucionālo tiesību komisiju, kas, starp citu, nu pat nāca klajā ļoti interesantu atzinumu attiecībā uz sabiedriskajiem mēdījiem. Un par to, ka jaunais sabiedrisko mēdīju likums nestiprina Latviju kā nacionālu valsti. Nenostiprina šo te valstu. Un tā viņu argumentācija, kā viņi iet cauri tam un argumentē. Es domāju, tas tagad ir jau prezidenta mājaslapā arī ielikts. Man liekas, arī par šiem jautājumiem, pie kuriem mēs atkal un atkal atgriežamies, jo sabiedrisko mēdīju viens no pienākumiem ir stiprināt demokrātisko diskusiju telpu un nacionālo diskusiju telpu, latviešu valodu un pārējās lietas. Lūk, šai komisijai es domāju, ka būtu vērts pārdomāt, un viņi arī iet cauri gan prezidentu, teiksim, gan arī taču šim referendumu likumam, viņu priekšlikums, to proporciju, kas bija prātīgāk nekā tā, kas gāja cauri referendumam patiesībā. Šis būtu viens no jautājumiem, kas ir ļoti rūpīgi jāpār.